ka tev mašīna tā ir pievīlus, Jā. kad tev gribās. Alfa Romeo 156 teispārks. Nopērk itāļu autiņu, tad koks stūrī, tāds tumšs zils, tāds samt velūrs saloniņš. Viņš zina, kā alfiņi, viņa jau forši, viņa arī iet, viņa gāja labi. Braucu, un kaut kur Latgalē atkal. Kaut kādi ārā mīnus 20 grādi un tā viss tumši. Man tā kā Tarantino filmā, es tā vienkārši izspiežu sajūtu, lai ripo. Lai ripo vienkārši. Es jūtu, ka uz beigām iet ripo, apstājas un pakreiz Hotel California apmēram. Kaut kā motelis, hostels. Es tur iegāju iekšā, es saku tā un tā, čaks, ģenerators siksni, tad paņēmu tur viesnīcu vēl uz vienu dienu, viņi tur sataisīja kaut kā. Un tam man nokritā ģenerators siksni, saproties, vēl kaut kāds 3 reizes gadā. Un tad tur veči, bet kas tev ir spriegojis ruļļus pirms tam? Es saku, nezinu, tur tajā servisā. Tā, tur vajag speciāls spriegotāju atslēgu, tur jau nevar parasti. Es saku, es tā nezinu, kur tu šito siksnu pirkšu to sūdu, tas taču ir kaut kāds sūds. Labi, tagad viens, zin kā, ruļļis spriegot, otrs, kad siksna, tagad būs miers, brauc, atkal nokrīt. Viens saka, kur tu dabūjuši tos ruļļus vispār? Ne, viņiem ir nospriegot, bet šitādi sūdi, kur? 4-5 gadā nokrīt ģenerators siksna, tam jau bija mīzēns skaptajā mašīnā iekšā. Un kas beigā izrādījās, ka nebija panna no apakšas pielikt tajā mašīnā. Un viss sūdi gāja iekšā. Vienkārši es braucu, nedod dieza, atbraucā, ģenerators īsti nenokrīt. Un tad beigās, un tad viens saka, tas ir pofīgi āņģi, kāda ruļļi, vai nospriegot vai ne, kādas īsti, viņiem jābūt taisniem.